lasījumi. Jo šogad viena no tēmām, kas tika piedāvāta skolēniem, un viņas meitenes gatavojās šeit arī, ir tieši stāsts, kā mēs vidusskolas skolēni redzam vērtības mūsu skolā. Ģimnāzijā jūs katrs būsiet par sevi, un skolotāji jums īpaši uzmanību nepievērsīs. Arī tā mēdz teikt man sākuma skolas skolotāju, un es ticu, ka kādā ģimnāzijā jau tā arī ir, bet ne manā skolā, ne Rīgas valsts vācu ģimnāzijā. Kas gan veicina cilvēku izaugsmi, ja ne sabiedriska un atbildīga skola, kas ar savu kultūrālo un izglītību veicinošo vidi iedrošina tiekties augstāk un augstāk? Mūsu skolas vērtības, kā sadarbība un atbildība, ir izteikti redzamas ikdienā. Visi skolēni ir atvērti un draudzīgi, savstarpēji sadarbojas un viens otram palīdz. Lūk, tātad jūs paši mājās apskatīsieties visticamākais un varēsiet dot jau savu vērtējumu, un katrā ziņā man tas aicinājums būtu dalīties ar savām atziņām. Ja, tātad mēs esam uzņēmīgi un kritikas uzņēmīgi, un mēs gribam tikai uzlabot savu ražojumu.